tagad ir, kad es svinēju, tagad pirmo individuālo spēli, tas tieši man arī patīk, tieši individuālā cīņa. Man patīk vairāk komandā, tur tā kaut atbildība tur sadalās, viss kaut kas tāds, bet, nu, tieši individuālā tas man patīk. Un tieši tagad ļoti gandarīts esmu, ka es svinēju pirmā spēle, un to es esmu svinējis. Sākums labs, tad ir tāds pacēlums spars cīņai uz nākošajās spēlēs. Es bērnībā laikam bija pa maz šķūnīšus nodedzinājis, bet es uzsvaru liku laikam ne uz īsto degmateriālu, es liku uz malku. Pieredz gaļu cept, man likās malku stabilāks kurināmais nekā palmu lapas, nu, tad tas arī izteica rezultātu. Tas, ka es tagad nevinēju, varbūt notušēju manu lielumu šajā komandā, un varbūt tas būs labi, vajadzēs piestrādāt pie tādiem īču. Gulēšu kā plekste, vilkšos kā ēna. Varbūt arī izdosies man izsnīkerēt kaut ko tā uz priekšu. Un gan pienāks kaut kāds mans laiks, kad būs fiziskie. Tad es atzīmšu kā Finiks no pelniem. Nu, ja tā būtu spēle, kas saistīta vairāk ar fizisku spēku, varbūt visgrūtāk būtu pieveikt un uzvarēt Māri. Bet vispār izskatās, ka tādu lielu problēmu nav. Es domāju, ja palikšu finālā, es gribētu un arī centīšos darīt tā, lai no igauņiem paliktu Alans, no latviešiem Māris. Alanas, iš Latvių Maris. Šī ir tāda spēle, kad laikam bez tām intrigām, nu, ja tu gribi ilgāk palikt šeit, tad droši vien, ka tev ir jāiesaistās kaut kādās koalīcijās vai intrigās. Es zinu, kurš, piemēram, varētu lidot laukā pēc tā, ko es cilvēkiem arī esmu prasījis, ka tas varētu būt Māris, kas nākošajā reizē lido laukā. Paredzēt, kurš varētu būt pirmais, manuprāt, ir pilnīgi neiespējami, jo no vienas puses jau, ja lietuvieši domā, kad vajadzētu sievietes izbalsot, bet viņi saka, kā konkurenti, no viņiem atkal nevajadzētu baidīties. Ja viņi tā tiešām godam izlems, ka ir jācīnās vīriem, ka nebūs kāds, kas domā, varbūt es tikšu viens finālā, un tad tur vēl ir divas sievietes, un tad man ir lielāks šanses viņus uzvarēt, jo tomēr sievietes var būt vājāks. Ja viņi, teiksim, tā nolems, nu, ja vīru spēle, tad man liekas, ka tad vajadzētu sākt, jā, tad varētu sākt, ka tad meitenes balso laukā. Es jau domāju, ja es balsošu kādu ārā, es balsošu kādu no stiprajiem vīriem. Lietuvieši domā, ka taisīs vīru spēli, kad spiestas, lai sievietes balso ārā. Visrosīgākie varbūt ir lietuvieši. Nu, divi viņi ir, Vidmans un Lins. Viņi ir tādi darbīgi, viņi visu laiku kaut ko gan dara. Kaut ko meklē, viņi rīkojas. Latvieši ir palaidušies vaļīgāk, tie ir baudījuši dzīvi un sauļojušies un peldējušies un nav sevišķi ņēmušies, bet lietuviešiem visu laiku ir bijis kas darāms. Es neizvairos no latviešiem un lietuviešiem. Es domāju, ka Vīva un Helēna varbūt arī mazliet turas nost. Viņas acīm redzot jūtas kā opozīcijā. Jā. Laikam lietuviešu sieviešu izbalsošanas stratēģijas dēļ tas noteikti ir viens skaidrs iemesls. Mēs apvienojāmies tādā vienā arī koalīcijā, kas ir ar Līnas un vēl Vidmantas vispār. Nu, ir tāda lieta kā vīriešu koalīcija šeit pastāv, tāpēc, ka sievietēm jau, kā zināms, dabīgi ir apvienoties. Es visu dienu esmu mocījies domājot pēc kāda principa sākuši cilvēkus izbalsot. Vai pēc patikšanas principu, vai pēc vēlēšanās uzvarēt. Tas ir viltīgi izknāpt stiprākos, vai arī pēc godīguma principu, ka tiešām pēdējiem, kurš paliks, vajadzētu būt visstiprākajam, vispiemērotākajam Robinsonam. Es droši vien, es nezinu, vai Lina aģitācija ir uz mani iedarbojusies vai ne, bet es domāju, ka tam cilvēkam visvairāk ir taisnība.
agitatsioon on siin palju tööd teinud minu. Vispirms ir jāizbalso vājākiem. See viimane on kõige nagu õigem. Et ikkagi küll nõrgad kõigepealt välja, mitte kõigepealt. Līns rada tādu iespēju, ka ir varens stiprs un grib uzvarēt. Dara visu, lai uzvarētu. Runā ar vienu sabiedroto, ar otru sabiedroto. Ar Vidmantu esmu pārmījusi tikai dažus vārdus, bet ir iespējas, ka viņš ir ļoti čakls. Man viņš liekas ļoti nesimpatisks. Varbūt arī tāpēc, ka neesmu ar viņu neko daudz runājis, bet, teiksim, viss sākās jau ar to, ka cilvēks pieskandi glāzi un neskatās acīs. Ka cilvēks saka labdien un skatās mežā. Ka cilvēks visu laiku ir stresā vai visu laiku viņam kaut kas ir jādara, visu laiku viņam ir jāņemas, tur jāvāc akmeņi. Viņš saņo savus somus tur stūrī, čabinās visu laiku. Visu laiku ir tā kā stress un saspringzinājums. Varbūt nav, varbūt viņam tā patīk. Jā, bet meitenes arī stāstīja, ka viņš uzspieda, ka ir jāstrādā, ka visu laiku kaut kas ir jāsmalcina. Mani tas kaitina. Tagad katrs ir pats par sevi, katrs pats zina, ko viņš dara. Nav nekādas konkrētas vajadzības te uzstāties citu priekšā, ka re, es pūlos un esmu un tiek uz priekšu. Kāda vēlna pēc? Pingutan ja olen ja rebestan ennast, mis kuradi midagi. Skaidrs tas, ka viens tu te neko nevar. Varbūt, ka viens tur šausmīgi kaut ko rēķinot un gudri domājot, varbūt, ka arī viens ir karotājs un viens var iztaisīt stratēģiju. Bet man liekas, ka tas šobrīd, varbūt, ka vēlāk būs mazāk palikuši, bet šobrīd man liekas, ka tur ir noteikti jāveido kaut kādas frakcijas. Tagad notiek kā balotēšanās vēlēšanās, tur, novākt balsis vajag, piemēram, ja kāds kaut ko grib panākt, tad ir vajadzīgs novākt balsis, lai balsotu tur pa sarakstu numuru, piemēram, tur Helēna. Piemēram, tādā vīzē vai ir, vienalga, kurš tur vārds var būt. Man ir tādas aizdomas un man liekas, ka vai igauņi kaut ko neieminējās. Man ir aizdoms, ka pirmais, kas varētu aiziet, tas būs Māris. Es domātu, ka tagad ir tas sāpīgākais moments tiem fiziski stiprākajiem, jo viņas jau grib novākt visu pa priekšu. Tagad es zinu es tagad zinu, kur pirmo mēs balsosim ārā. To es zinu. Tā būs pirmo, ko mēs balsosim, noteikti būs Helēna. Robinsona salas sapulce. Šodien mēs šeit esam 3. Es, lietuviešu komandas vadītājs Vitautas. Sveiki. Un igauņu komandas vadītājs Emīls. Sveiki. Ir pagājušas 4 dienas, kopš komandas apvienots vienā. Un tagad katrs no dalībniekiem cīnās individuāli. Nedaudz komanda arī samulcinājis jaunpienācējs Sirī ierašanās. Tāpat arī šīs dienas sapulcē viņas gaida šokējošs jaunums. Skatīsimies, kuru no savējiem viņi izbalsos. Protams, izņemot Oskaru, kurš vinnēja Robinsona spēli, un arī jaunpienācēju Sirī, uz kuru attiecas liegums. Sveiki, Robinsona. Tagad jautājums Oskaram. Tev jau visu mūžu paticis pārvietoties un meklēt jaunas vietas, un te tev atkal aizved uz nākamo salu. Kā tev tur patīk, vai tu esi iekārtojies? Es esmu pilnīgi iekārtojies, jau tur viss iedzīve jau ir. Es iekārtojies, mēdz iekārtoties diezgan fiksi, un jaunā salštā man patīk visvairāk no visām šitām vietām, tām salām, kurām mēs bijām. Šitā vislabākā vieta man patīk. Labi, jautājums Mārim. Tu diezgan ilgi meti kreņķi pa to, ka nav īsti ko ēst, un maz arī jākustās, bet beidzot jums bija ballīte. Pārfrazējot veci teicienu, labāk vienreiz iest nekā 10 reizes klausīties par ēdienu, tā kā pilnībā apmierina. Labi, ballīte ir bijusi, un Anna, kā tev likās? Vai šī ballīte satuvināja jūs kaut kā kopā, jūs iepazināt viens otru, tomēr jūs cīnāties pilnīgi individuāli, un tas neko nedēļ tikai paēdāt?
Šī ballīte mums noteikti satuvināja. Mums bija vieglāk kaut kā mēs to ātrāk tur sakontaktējām un izrunājām. Pagaidām es vēl nejūtu tā, ka cīnītos pa vienam, lai gan arī, man liekas, tas apzīmējums, ka jūs tagad esat viena komanda, tas īsti arī nav pareizs, jo komanda jau cīnās par kaut kādu kopīgu uzvaru. Šeit mums visu laiku tiek deklarēts, ka jūs cīnāties katrs par sevi. Es jau laikam atbildēju, ka tā ballīte noteikti palīdzēja. Un vispār tas fakts, ka mēs beidzot varējām normāli, bez aizliegumiem savā starpā kontaktēties, sarunāties, tas man ļoti iepriecina, jo uzreiz ir kaut kādas, tā kā jau Māris teica, kaut kāda dzīvība uzvēdīja un dzīve paliek interesantāka. Lina, vai tev liekas tāpat, ka būtībā tagad ir viena kopīga komanda un katrs domā tikai par sevi? Nav kopīgas komandas, ir kopīga grupa. Un grupā katrs domā par sevi. Labi, Vidmants, vai šajā kopīgajā komandā ir kāds cilvēks, par kuru skaidri redzi, viņš šeit ir iekļūst kļūdas dēļ, kurš tiešām nekļūst par Robinsonu? Kurš varbūt pat traucēs un izjauks līdzsvaru šajā komandā? Laikam katrai komandai savs loceklis ir labāk pazīstams. Viņa spējas, kaut, protams, arī mums jau ir skaidrs. Bet no malas ir labāk redzams, vai tu to savstarpējās attiecībās neredzi? No malas ir labāk redzams, bet man liekas, ka visu rādīs tuvākie Robinsoni, kuri... Es jūtu, ka tu negribi nosaukt vārdus. Es negribētu prognozēt, jo, ja nosaukšu vārdus un iznāks, ka nē, tad es būšu it kā melis. Bet es domāju, ka tam priekšstatam vajadzētu jau būt. Tere, Robinsonid! Labdien, Robinsoni! Labdien, Sīri! Tu agrāk neesi te salas sapulcē bijusi. Kāda ir sajūta pirmo reizi esot te salas sapulcē? Diezgan interesanti. Viss ir jauns, nezinu, kas jādara, neesmu neko dzirdējis par to. Tavs Robinsona piedzīvojums ir bijis citāds nekā pārējiem. Šodien tu esi skatītājs lomā. Kāda ir sajūta? Kāda sajūta bija ierasties nometnē, kur visi jau bija apvienojušies, bet tu svaiga? Sevišķi laba tā sajūta nebija. Tad padomāju, ka citiem bija pavisam nepatīkami. Tāpēc, ka ierodas kāds jauns, kas tikai mazliet pabijis uz kādas salas, bet viņi jau 3 nedēļas ir nodzīvojuši tur. Es domāju, ka viņiem bija diezgan slikti, un man arī bija slikti. Bet tagad sākam jau pamazām pierast. Viņi pie manis un es pie viņiem. Šodien nevar tevi izbalsot, un tu nevari balsot. Kāda ir sajūta salīdzinot ar pārējiem? Es nemaz nezinu. Tādā ziņā ir labi, ka es nevaru balsot, jo es nevienu vēl nepazīstu tik labi, lai zinātu, ko izbalsot. Bet tas, ka mani nevar izbalsot, par to var teikt tāpat, ka viņi vēl nepazīst mani. Nākamreiz tu jau būsi līdzvērtīga pārējiem. Šīs dienas balsošana atšķirsies no iepriekšējās reizes. Pirmkārt, jūs esat vairāk, tad kombinācija iespējas ir 10 reizes lielāks. Kas te var notikt? Otrkārt, 2 cilvēkiem ir liegums, Oskaram, tāpēc, ka viņš vinnēja spēli, un Sīra, tāpēc, ka viņa tikko ir ieradusies, un tikai nākamajā reizē jūs varēsiet viņu balsot ārā. Bet pats svarīgākais, kas varbūt arī pamainīs jūsu taktiku šai brīdī, ko jūs esat nolēmuši pagādi jau balsot, ir tas, ka cilvēks, kur jūs pa visiem kopā izbalsosiet, varēs vienu no jums ņemt līdzi prom no salas. Tad skatieties, tā taktika var stipri mainīties. Ja jūs kādam būsiet dikts sarievis, viņš jūs paņems līdzi prom no salas. Tā kā šī kombinācija ir ļoti sarežģīta un pārdomājiet par to, ko jūs taisījāties balsot. Es ceru, ka jūs sapratāt. Linai. Lin. Es vienkārši jūtu, ka balsu vairākums laikam būs par viņu. Es arī balsoju par viņu un dodu savu balsi.
Tad vienai nebūs garlaicīgi braukt mājās. Es balsoju tāpēc, ka viņi ir diezgan attapīgi un lai turpmākajās spēlēs, kur ir prasīts ir attapība, lai nebūtu šādu konkurentu. Noslēpumains un kaut ko sevī perina. Helen. Alan. Helen. Alan. Helen. Alan. Helen. Helen. Emil. Pārējie gribēja manu vietu. Helena Reit, Helena, sul on kõige rohkem tev ir visvairāk balsu. Nii et Tu nāks man līdzi un atstāsi sa tuled salu. koos minuga ja lahkud. Enne kui me hakkame minema. Pirms mēs aizbraucām, ko tu gribi teikt saviem biedriem? Olge tublid. Turieties! Viss? Viss? Jā. Labi. Nüüd aga Helena Reit. Te ir varianti. Te mēs izvēlēsimies vēl vienu vārdu. Veel ühe nime, nagu ma juba enne rääkisin, on see üllatus teile. Kā es iepriekš teicu, tas ir jauns pārsteigums. Kuru tu ņemsi sev līdzi? Mõtle, mis aega. Kes on Tev ir see brīdis inimene, pārdomām. keda sa arvad? Kurš ir tas cilvēks, kā tu domā, kuram vajadzētu aizbraukt kopā ar tevi? Kas ma küsida ei või? Vai es nevaru pajautāt, kurš grib? Kahjuks ei. Diemžēl nē. Nagu te teate, Kā jūs zināt, täna peab šodien ir jāaizbrauc 2 cilvēkiem. ja Helena Un Reit Helēnai oma bija otsust jāizlemj. võtab kaasa Viņa ņems 11. līdzi kādu no jums. Ja otsus Un oli lēmums bija Allan. Alans. Allan, Alan, tahad sa öelda? vai tu gribi biedriem atvadoties, ko teikt? Vastu midagi. Jā. Es gribētu visiem pateikt paldies par patīkamo laiku, ko mēs visi te kopā pavadījām. Es tiešām no sirds ceru ar visiem jums vēl kādreiz satikties. Paldies. Čau. Nākamajā sērijā lietuviešu plāns finālā atstāt tikai vīriešus ir izgāzies. Jaunienācēja Sīrija iekaro Māra simpātijas, jo tieši viņu Māris izvēlas par savu partneri. Jādraudzējas ar visiem, un tajā pašā laikā uzticēties nevar nevienam, jo katram ir sava schēma un taktika, kā novākt konkurentu. Tāda ir šī Robinsona spēle. Lai tiktu pie kārotās uzvaras un prāvās naudas summas, godaprātam šeit nav vietas.
Salas sapulcē uzvar viltība.